Kučinskis ļoti bieži teica, ka valdība ir kā komanda. Un tagad es atceros, jūs pirms vēlēšanām mums bija intervija Latvijas avīzē, un toreiz jūs teicāt konkrēti par Ilzi Viņķeli, kas bija pametusi Vienotību, jūs atgādinājāt par šiem skandāliem un teicāt, ka viņas līdzdalība savā ziņā bremzē partijas attīstību, taču tas ir beidzies un partija var attīstīties. Taču tagad Ilza Viņķele ir jūsu valdības sastāvā kā veselības ministre. Vai tur varētu būt kādi skandāli? Es nesaredzu. Viņķeles kundze tagad pārstāv vienu no koalīcijas partijām Attīstība par, es pārstāvu Jauno Vienotību, bet viņa ir aktīvi piedalījusies valdības veidošanas procesā tieši sadaļā par veselības aprūpi. Un līdz šim mēs esam ne tikai kā divi politiķi, bet kā viss valdības sastāvs atraduši kopsaucēju, ko mēs gribam panākt. Tātad mēs gribam panākt sistēmu, kur visiem ir pieejama veselības aprūpe, jo mums ir pienākums gādāt par visiem sabiedrības locekļiem. Bet tas svarīgi piebildi, ka visi arī taisnīgi piedalās šīs sistēmas finansēšanā. Un tas veids ir ieviest līdz galam un pilnībā to, ko mēs arī deklarācijā saucam par vispārīgo un obligāto veselības apdrošināšanu, kas nozīmē, ka katrs saņem labumu, bet visi iemaksā šajā labuma saņemšanā pēc savām spējām un teiksim, pēc taisnīguma principa. Un šeit mēs esam vienojušies. Vienoties par mērķi un viņu īstenot, tur ir divas lietas, jo tas ceļš nebūtu nav viegls, un es neapskaužu Viņķeles kundzes uzdevumu, uzņemoties veselības aprūpes vadību kā ministri, jo izaicinājumi tik tiešām ir daudz, sākot ar to, ka objektīvi šajā sistēmā trūks naudas, tajā pašā laikā daudz ko sistēmā var uzlabot organizatoriski. Soli pa solim mēs sāksim šogad kaut vai turoties pie jau iepriekšējās valdības un Saeimas pieņemtā lēmuma palielināt algas medicīnas mediķiem strādājošiem. Algas palielinājums ne tuvu nav tāds, kāds viņam būtu jābūt. Bet vismaz ir solis pareizā virzienā. Mēs saprotam, ka visiem ir nepieciešama agri vai vēl medicīniskā aprūpe. Mēs izprotam to, ka mediķi izglītību un atbildību pārsniedz gandrīz jebkura cita sabiedrības locekļa, ja tā domā, jo viņu lēmums, teiksim, grāmatvedis var kļūdīties un peļņa ir mazāk vai nodoklis ir lielāk. Bet Dievs nedod, ja ārsts kļūdās, tās sekas ir daudz nopietnākas. Tātad šis ir apzināts un mums jāmeklē, kā ārsti varētu saņemt piemērotāku atalgojumu, bet mēs kā sabiedrība turpinām saņemt visi šo pakalpojumu.